Čau visiem! Nedēļas sākumā man atnāca paciņa no internetu veikala Shein, tādēļ šodien es vēlējos jums uzfilmēt haulu video un parādīt šīs lietiņas. Vispār ir diezgan man pašai neierasti filmēt šo video, jo parasti es no internetu veikaliem sūtīju pleitiņas, bet šoreiz pasūtīju virsiekas un vienu šālīti. Tā kā vēlējos ar jums padalīties ar šīm lietiņām. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human. And then the world came after. And I had never questioned it. And they said it was wrong. Sākšu es jums rādīt. Tātad šādi izstāsta pirmā kurciņa. Zamšādas tipa, tā ir pelēkā krāsā ar vilnas odarīti. Tas izstāsta ļoti skaisti un, protams, dod siltumu. Šai kurtkai ir daudz rāvēslēdzēju, kas izstāsta ļoti stilīgi, un vispār kurtka kopumā izstāsta ļoti stilīgi. Vilniņa, tā krāsa, rāvēslēdzēji. Un es jau šo kurciņu biju uzvilkusi, tā kā varu teikt, ka aptuveni ap 0 grādiem var mierīgi vilkt šo kurciņu. Kā otrā lietiņa ir šāds te ļoti interesants zils mētelis. Kāpēc saku interesants? Tādēļ, ka priekš man šī krāsa nav ierasta, jo ikdienā es izvēlētos melnu vai pelēku mēteli, bet šoreiz noriskēju pēc kāda cilvēka ieteikuma un paņēmu zilu mēteli un esmu ļoti apmierināta. Mēteļa materiāls ir kaut kas līdzīgs vilnai, bet, protams, patiesi saprotu, ka vilna tā nav. Odrīte ir no polistera, pildīta ar sinteponu. Aizpogājas tas ar vienu pogu. Mēteļa dizains ir taisns, un rokas ir aptuveni 3/4, tātad nav garas. Piesaistīja man arī šī interesantā apkaklīte, nav kā parasti visiem mēteļiem atlocīta vai kāda lielāka. Šeit ir šāda. Kā pēdējā man ir atnākuši šāda te ļoti liela, mīksta akrila šallīte, pelēkos un melnos toņos ar bārkstiņām. Un es tiešām gribēju, lai šāla atnāktu liela, lai varētu ietīties vienkārši kā sagā un iet, lai nenosaltu ziemas laikā. Un es tā kā vairāk pasūtīju šo šallīti tieši pie zilā mēteļa un ļoti patīk, kā šī kombinācija izstāsta kopā. Šīs bija arī visas manas pasūtītās lietiņas no internetu veikala Shein. Esmu ļoti apmierināta ar pilnīgi visu. Tātad visi ir atnākuši drēbes kvalitatīvas, nav nekur nogriezt šķīmas maliņas vai kaut kas attiris vai kaut kas ne tā nošūs. Tātad viss ļoti kvalitatīvs un tiešām man, es nezinu, vai veicās vienkārši vai pasūties īstās lietas, bet esmu ļoti apmierināta ar šīm te precītēm, kuras man atnāca. Ja varbūt kaut kas jums iepatikās, tad linki būs lejā aprakstā un jūs varat iet paskatīties. Ceru, ka jums patiks šis video. Gribu teikt to, ka man kaut kā nekad nesanāk uzfilmēt video, kā es tieši atveru šīs te preces, jo es laikam nespēju aiziet un paķert kameru, jo vienkārši man gribās ātrāk atraut kasti vaļā un pastīties, kas tad tur ir iekšā. Un ātrāk pamērīt to drēbi, tāpēc vēl neviens video man nav uzfilmēts tā, ka es tieši varu paciņu vaļā, bet gribētu es tā izdarīt ar nākošajiem pasūtījumiem, jo es jau esmu pasūtījusi drēbes no vairākiem internetu veikaliem, saitiem, tādēļ gaidiet vēl video ar drēbēm. Nu ko, paldies, ka noskatījāties šo te video. Atbalstiet mani ar pirkstiņiem augšā, tas atrodas zem šī video lejā, un spiediet subscribe. Tā kā ziniet, jūs ļoti visus mīlu. Paldies, ka jūs man esat ar mīlestību jūsu frendi. Atā!